Renault Master, Nissan Navara, Opel Movano, visiem šitiem blokiem ar Siemens C321 šitam visam mašinam saistītās problēmas ar AdBlue sistēmu un tagad DPF problēmas ir izspriežamas. Mēs to varam arī palīdzēt šeit saistībā ne tikai ar AdBlue sistēmu, ja jums viņi nestrādā, bet arī tagad ar DPF filtriem. Varam atrisināt to problēmu uz visiem laikam, jo iepriekš mēs taisījām video saistītās ar AdBlue sistēmu, mēs esam veiksmīgi iztestējuši programmatūras un viss ir kārtībā, mašinas jau braukā pa Eiropu bez nekādām problēmām un pārliecinājuši. Šodien atkal kārtējā mašina ir pie mums no Polijas. Viņai tagad ir sakārtota sistēma ar AdBlue sistēmu un, ja būs nepieciešams, arī varēsim sakārtot problēmas ar DPF filtriem tiesi šitiem mašinām. Un ne tikai šitāda modeļiem, bet visam tam, kam ir saistītās problēmas ar Siemens 321 vadības blokiem. Varat atnākt, paskatīsieties, mēs jau visu šito mašinu esam sakārtojuši. No apakšas ir atvienoti visi sensori, mēs tagad nelīdīsim zem mašinas, jūs varat apskatīties mūsu iepriekšējos videos. Mēs esam parādījuši, ka tos mašinas strādā un brauc. Nu šobrīd paskatīsimies uz paneļa, ko viņam tagad rādā. Tāks, ieslēgsim aizdedzi, iedarbināsim mašinu. Nu, tur uzraksti ir poļu valodas, pārāk tur stipri labi nezinu, skontolui, klokhamulšvēc, es tur to nezinu, kas tur notiek, bet tulītas būs AdBlue. Un tur raksta, tas nozīm, ka AdBlue ir viss kārtībā ar AdBlue. Nu, tur augšā tas deg atslēdziņš tādēļ, ka klučus ir jāmaina serviza, bet tas neatiecas uz ekoloģijas sistēmu. Tā kā viss ir kārtībā. Nedēļas beigām būs vēl viens video. Būs vietējās mašinas un no Lietuvas vēl brauc mums ciemos cilvēki, ar kuram mēs varēsim palīdzēt saistītā ar DPF filtriem un AdBlue sistēmas visiem šitiem businiem. Vairs nevajadzēs uztraukties, ja firma atdos mašinu klientam vai īri vai darbam, un viņa neapstāsies kaut kur ārzemēs, un klients ziemā nesals, motors rūks vienmēr. Un vēl viena interesanta štela būs publicēta uz nedēļas beigām saistītā vadītājiem, tiem, kas braukā pār ārzemēm, kur varēs paši uztaisīt diagnostikas resetus, uztaisīt un mašina, ja gadījumā apstājas, kad viņa vairs to nedarītu un droši turpinātu ceļu. Paldies, tiekamies vēlāk. Čau!